Tā, sporta draugi, apskatīsimies, kā lietot Garmin Venu 3. Mums tātad ir 3 podziņas, un mums ir smuks AMOLED skārienjotīgs ekrāns. Tātad, pieņemsim, ka mēs gribam iet sportot. Mēs spiežam augšējo podziņu, un ja tu esi agrāk lietojis Garmin, tad šeit parasti bija tikai sporta veidi. Tagad mums ir arī api. Mums ir Garmin Pay, telefons, mūzika, dažādas lietas, ko mēs šeit varam darīt. Parādīšu, teiksim, telefons. Mēs varam uzspiest numuriņu, kādam piezvanīt, ja mēs kādu telefonu numuru zinām no galvas. Un, protams, šeit ir arī sporta veidi. Pieņemsim, ka mēs gribam iet paskriet. Tad mēs paņemam skriešanu. Mēs sagaidām GPS, tagad es atrodos iekšā telpās, nekādu GPS šeit mēs neatradīsim. Spiežam start un skrienam. Un arī šo datu laukus, protams, mēs visu varam pielāgot, lai ir tieši tas, ko mēs gribam redzēt. Spiežam ar to pašu stop, un šoreiz mēs izdzēsīsim. Ar šo apakšējo mēs tātad, lūk, ejam atpakaļ. Ar šo mēs apstiprinam, ar šo mēs ejam atpakaļ. Un vēl mums ir vidējā podziņa. Vidējā podziņa mēs varam iestatīt, kā mums patīk. Mēs varam iestatīt kaut ko, ja mēs uzspiežam. Lūk, man te ir ielikti modinātāji. Un ja mēs paturam, tad es tagad esmu ielicis ūdens skaitīšanu. Šodien esmu izdzērs tikai puslitru ūdens. Ļoti slikti. Pabeigšu šo video, iešu padzerties. Ejam apakaļ. Un vēl mums ir viens īsceļš. Mēs tād, ka braukam pa kreisi, šeit mums ir maks. Šim pulkstenim es vēl neesmu pievienojis savu maksājumu karti, tādēļ man te rādās tukšs. Bet mēs varam tātad šos īsceļus pa kreisi, un ko nozīmē vidējā podziņa, mēs varam iestatīt, lai mums tur ir tās lietas, ko mēs gribam ātri sasniegt. Ok, parādīšu tālāk. Kas notiek, ja mēs ejam uz augšu uz leju? Šeit mums ir tas, ko sauc widgeti. Šeit, piemēram, lūk, sirdsritms, ķermeņa baterijas līmenis, miegs, HRV, daudz dažādas lietas, un mēs arī varam pielāgot, ko mēs šeit gribam redzēt. Pieņemsim, paskatāmies uz miegu, mēs varam uzspiest virsū, mēs redzam arī kādus kvalitātes rādītājus, un mēs redzam tādu miega skaitli šajā nedēļā. Vēl mēs varam iet pilnajos iestatījumos, ja mēs paturam apakšējo podziņu. Piemēram, šeit mums lūk ir dažādi pulksteņa dizaini. Nomainīsim uz kaut ko smukāku. Kafija, man garšo kafija. Ok. Un pastīsimies, kas mums vēl šeit bija. Tātad īsceļi, paziņojumi, sensori, aksesori, ko mēs varam pievienot, mūzika. Šajā pulkstenī var ievietot mūziku, savienot bez daustiņām. Paziņojumi, ko mēs jau dzirdējām, ko mēs varam atslēgt, varam ieslēgt. Un vēl dažādi iestatījumi mums šeit ir pieejami, kas attiecas uz visu mūsu pulksteni. Lūk tā, mēs ejam apakaļ vai nu pa kreisi, vai nu ar šo podziņu. Būtībā nav nekas sarežģīts, jāsāk lietot, un pamazām mēs pierodam, un tad arī viss sanāk ļoti ātri. Lietošana tiešām ir viegla, viss ir tikai neliels piereduma jautājums, parasti tas aizņem dažas dienas, un viss notiekās.